Tā. Es biju tajā 11. novembra pasākumā, jā, man ļoti patika, īpaši jau skaitāšanas. Jā. Ļoti ceru, ka viņš būs pieejams video kā tādā filmā. Video mums nebija filmēšana, tam tāda nebija mums. Tā kā, Jo tā bija tā kā tāda īsvēsture, ko latviešiem vajadzētu zināt savu vēsturi, kāda valsts tapa. Viņi izcīnīja latviešu strelnieku un latviešu tieši tā, un tam jau tas parks arī tika izveidots pirms 100 gadiem. Nu, lūk, un tā uzruna latviešu tautu, tas vispār bija tā kā tāds kā atzīmešana, ka beidzot latviešu tautu uzrunā. Bet viens jautājums, ko es gribēju noskaidrot, kāpēc viņi nosauc uzvaras sportu, nevis uzvaras laukumu, kā bija Latvijas oriģinālais? Tāpēc, ka tur neveidojas tāds liels laukums. Respektīvi, mēs nemainījām to nosaukumu, mēs atstājām to uzvaras parku, nemainījām atpakaļ uz laukumu, tāpēc, ka nav jau laukumu. Respektīvi, ir parks izveidots, jo iepriekš tur bija domāts, ka notiks parādes, notika pat dziesmu svētki, bija doma, ka tur uzbūvēs arī tajā laukumā milzīgi estrādi un tā. Bet, protams, ka tie procesi tad nebija iespējami šobrīd pie esošās situācijas, tāpēc tika izveidots tā, lai atgriezt viņam to jēgu, ideju, kāpēc, bet neveidot lielu laukumu. Un starp citu nemaz nebija slikti, ka tā skatūpīs starp abām parka daļām tieši pa vidu uz ceļu, man liekas, bija. Man liekas, ka tas viss varētu nosaukties arī pa laukumu, kā tas bija sākumā, ja tas ir pietiekuši iespējams. Vienkārši man tā, alerģija pret padomu laikiem, tāpēc es to laukumu gribētu. Bet tas ir parks, tur neko nevar darīt, tas ir parks. Bet katrā gadījumā labā ziņa, ka mēs atstājām uzvaras vārdu, jo tas ir tas vēsturiskais, tas galvenais nesējs. Prieks, ka Rīga top latviskāk, vai ne? Priekš tā arī būtu vēl vairāk. Paldies, jā.